Labrīt! Esiet sveicināti jau 1 minūti pāri pulksteni 6:30 šajā darbnedēļas izskaņā. Nu, vasarē tas tik un tā šķiet. Čau, Karīna! Sveika, mīļā Karīna! 22. augusta rītā piekdienā. Jā, piekdienā Rudītas. Čau, Sigur! Šodien svinu. Sveiciens manam draugam Ebertam vārdienam. Noziņu dienesta vārdienām. Un, protams, daudz laimes visiem dzimšanas dienu gaviļniekiem. Un mēs ar Gustu iesākām jaunu tradīciju īpaši sveicināt tos bēbīšus un vecākus, kuriem šodien kāds tikai nāks pasaulē. Jaunos jubilārus. Tas katru dienu. Nē, vienreiz līdz šim. Šitā ir otrādā. Es kā tu gribi iedibināt kopā ar mani. Es gribu iedibināt ar tevi, jā. No skaidrs, tad mēs sveicām visus tos, kas šodien būs šajā saulē. Jā, bet par aktuāliem tematiem gana daudz šim rītam tādu iecerēti, par rietumvalstu drošības garantijām Ukrainai un par drošības stiprināšanu pašu mājās šorīt intervija ar bijušo valsts prezidentu Valdi Zatleru. 7:00 sazināsimies ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Andreju Pildagoviču. Runāsim par to, kā Ukrainā vērtē iespēju panākt taisnīgu un ilgspējīgu mieru. Par zemesardzes attīstību un par iedzīvotāju interesi iestāties zemesardzē vairāk jautāsim zemesardzes komandierim, brigādes ģenerālim Aivaram Krjukovam. Bet pēc 8:00 viesos būs orķestri vai to mūziķi gan no Latvijas, gan no Kanādas, gan no ASV. Muzikālās programmas un festivāli turpinās, un tuvāk raidījuma izskaņai arī skaidrosim plašāk. Jā, tā ka būs arī lustīga mūzika. Bet šajā brīdī sakām labrīt arī kolēģiem. Labrīt! Kā piekdienā? Labrīt! Savā ziņā šis ir tas brīdis, kad Latvijas basketbola valstsvienība ir pabeigusi savu gatavošanās posmu Eiropas čempionātam. Vakardien uzvarēt Itālijas pozitīvas nos, bet, protams, sastāvā ar ļoti daudz vēl neskaidru jautājumu, un šo svētdien it kā ir paredzēts nosaukt šo 12, kas tad jau nākamdēļ dosies cīņā Eiropas čempionātā šeit pat mūsu mājās. Jutīsim līdzi. Cerams, ka varēs teikt arī septembra vidū. Nu, ja par laikapstākļiem runājam, tad kā kuram, jā, kā to ņem, un attiecīgi vai katrs ir tā pareizi saģērbies, lai nebūtu vēsa vai kā, bet, nu jā, šķiet, ka ar katru dienu mēs soļojam tuvāk tam rudenim. Šī nakts gan nav bijusi tik vēsa kā aizvadītā, kad Latvijā jau tika novērota pirmā šī rudens salna. Šonakt minimālā gaisa temperatūra nav bijusi zemāka par +6 grādiem. Tas jau 3 reizes vairāk nekā vakar. Jā, bet nu tāpat dzēstrs, un dzēstrs būs arī turpmākās naktis, bet nokrišņu arī gan šodien, gan arī turpmākajās dienās Latvijā būs daudz. Tātad mākoņi šodien daudz viet atnesīs īslaicīgu lietu, vietām gaidāms arī stiprākas lietusgāzes, un tāpat lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Tomēr, lai arī daudz viet līs, debesis brīžiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra šodien Latvijā būs +15, +20 grādu robežās, vējš vēl aizvien būs samērā lēns līdz mērens, brīžiem gan tas brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Ik pa laikam lietu atnesīs mākoņi arī galvaspilsētā, un Rīgā šodien gaiss iesils līdz +17, +18 grādiem.